Čau visiem, šodien esi Dāns Bukovskis. Pagājušajā gadā es tiku nominēts kā gada debitants MMA. Man pieder ātrākais nokauts KS Pro. Un šodien es jums gribu parādīt, kā es trenējos Šķūnas džimu. Mēs atrodamies netālu, kā to varētu pateikt, no Jūrmalas. Atrodamies blakus Jūrmalai, bet neesam pašā Jūrmalā. Šeit mums ir pats treniņu vieta, Šķūnas džimu. Šķūnas džimu. Šis bija labi, man patīk. Šodien es nezinu, Āņš, ko mēs šodien darīsim? Principā šodien būs mazais ieskats tajā, kā Dāns Bukovskis trenējas Šķūnas džimu. Paņemsim mazliet čestu, paņemsim mazliet kaut kādus vingrinājumus, kas ir eksplozivitātei. Un, let's go! Aiziet! Tā skaņa, ka tie dzelži sitās, ir vislabākā skaņa, kāda var būt. Tādas skaņa, tad tā ir īsti veča skaņa. Tāpat nav vajadzīgs prīvārkots, to vienkārši jāpaklausās šī skaņa. Dzelžu skaņa, īstā skaņa. Īstā skaņa. Man liekas, Arnolds Švarcnegeris reiz teica, ka vislabākā skaņa, ko vīrietis var dzirdēt, ir tās metāla plāksnes džingstam, kā zvaniņi vienu pret otru katru reizi, kad tu esi izpildījis atkārtojumu. Man liekas, viņi jau speciāli atstāja tā kā mazus vietiņas starp svariem, lai skaņas tālāk. Labi, Dančik, mēs noķeršam quick pump, lai var video redzēt labāk tavu čestu, ko uzliksim tādu lightweight sākumā. Paņem desmitniec no tās puses uzmetam. Bam, bam, bam. Kaut kur viņas te noklīdušas. Jā, tagad es iesildīšos ar 40 kg. Bet tas jau lightweight, ja 100 reizes viņus jau nevarētu. Nē, ir kas saka, ka ir jāiesildās, iesildoties, staipoties. Cik svarē? 20 kg svar pats stiens, tad mums ir 10 kg svara rips katrā pusē. Un iesildamies mēs apmēram ar kaut kādiem 40% no savu maksimālā svara, ko mēs varam pacelt, jo es neredzu jēgu iesildīties ar kustību, kuru tu negrasies izmantot vingrinājumu laikā. Tāpēc visloģiskākais šķiet vienkārši ar mazāku svaru uz vairāk atkārtojumiem veikt vingrinājumu, un ar to pašu vingrinājumu mēs arī iesildāmies saviem galvenajiem setiem. Turam kārtīgu formu, 3 punkti, kājas, gūža, viduklis, kas ir, un tad mums ir aizmugurē, mugurē pie lāpstiņām. Pie vēdera veidojam arku. Cenšamies, lai stiens nesteigā, turam līdzsvaru. Sapiekus. Raizē uztaisīja. Pēc tam tu redzēs, būs tāds pumps vienkārši. Mums agrāk tas ziemā bija spogulis nolikt, tur agrāk liek savu storijas. Izstāst visiem, kas ir pumps. Pumps. Kad tev saskaņ ļoti daudz asins muskuļos, to muskuļu izstāst lielāk uz visu brīdi. Tas pēc treniņa parasti notiek. Un Āņģi? Jā, treniņa laikā tu dabūni tādu pamatīgu fatīgu. Viņš pilns ar asinīm, muskuls ir un viņš izstāst tāds formīgāks, lielāks un tu pats izsties nedaudz iespaidīgāks. Tāpēc parasti saka, ka rodas tā atkarība no trenažieru zāles, no svariem, jo tu katru dienu pēc treniņa redzi, kāds tu esi tā kā labākā sevis versija. Tas parasti ir tas pumps. Un tad mēs vienmēr cenšamies dzīties pēc tā pumpa. Zaļamies pēc pumpa, Kāpsim augšā. Liksim 15. Okay. Kā tev liekas, Āņš, cik daudz būtu jāatpūšās starp setiem? Viss atkarīgs no tā, kāds ir mērķis treniņam. Ja, piemēram, tavs mērķis ir spēks, tad tev būtu jātrenējas ar lielāku svaru un līdz ar to jāietur lielākas tās pauzes starp
vingrinājumiem. Arī starp setiem jāietur lielākas pauzes. Ja tavs mērķis ir tīri muskuļu hipertrofija, lai muskulis izstītos lielāks, pilnīgāks, tad mēs strādājam ar nedaudz mazāku svaru nekā spēka vingrinājumos, un tās pauzītes starp setiem mēs arī ņemam uzreiz mazākas. Un tad, ja mēs esam, protams, izturības atlēti, tad atkal jau mēs strādājam ar mazāku svaru un pēc iespējas vairāk atkārtojumiem. Bet, ja tu runā pa laika ziņā, tad es teiktu, tādiem svarcēlājiem, spēkatlētiem 5 minūtes starp vingrinājumu tā kā ir ok. 3 minūtes ir, kas ir kā tāds hipertrofija, un ja tu ietur minūtes starp saviem setiem un veic, piemēram, treniņu, kur tev ir 5 vingrinājumi, katram vingrinājumam ir 4 seti, tad tas ir kārtīgs kardio. Ja tu paņem tikai minūtes starp setiem, tad tu būsi noskrējies pamatīgi. Respektīvi, ja tu gribi lielus musīšus, tā kā spēku vairāk, tev jātaisa mazāk, bet tā kā lielāk svari. Un ja tu gribi vairāk izturību, tev jātaisa mazāk svari, bet vairāk daudzumu. Reizi? Jā. Tā matemātika nav nekāda sarežģītā, bet... Skaista forma. Aiziet. Ar šo neaizdrausimies. Tā labi, tas vēl nav nekas. Jūs redzēsiet trakākas lietas. Un principā ir tā, ka viens no spēcīgākajiem pasaules vīriem, Edijs Halls, tāds anglis, viņš ir izteicies šādi, ka iespējams ir daudz cilvēku, kas trenējas tāpat kā es vai pat smagāk, bet neviens cilvēks neatpūšas tik smagi, kā atpūšos es. Un tā ir ļoti svarīga daļa, ka mēs ievērojam pareizu atpūtu starp treniņiem un tomēr ļaujam ķermenim atpūsties, jo mēs nekad nevarēsim nodoties maksimāli kvalitatīvam treniņam, ja mēs neesam maksimāli kvalitatīvi ievērojuši šo atpūtas periodu pirms treniņa. Līdz ar to tas recoverijs ir ļoti svarīgs. Un mēs to panākam ar miegu, mēs to panākam ar pareizu uzturu, mēs to panākam arī, kad neļaujam sev pārāk dziļi ieslīgt dažādās stresa situācijās. Un tas viss palīdz mums uzlabot savu sniegumu trenažeru zālē. Protams, man tas nevienmēr izdodas. Dažreiz es vienkārši džimājos 24/7. Tīpaši, ka man sirsnīgi sāp. Bet ir tāda mānija, ne? Ja tev visu laiku gribās kaut ko darīt. Ja tev, piemēram, kaut kāda depresija uznākusi. Piemēram, man personīgi, ja man uznāk depresija, es nevaru, man savas domas vajag vienmēr kaut kur aizsist citur. Tas ir džims, skriešana, un es zinu, ka es dažreiz daru nepareizi, tik daudz trenējoties, bet man tas jādara vienkārši. Man liekas, visiem tā ir gan arī. Tā ir, jā. Tas ir neizbēgams sastāvdaļa. Es esmu tik daudz traumas guvis savā dzīvē un pēc tam nevarējis nodarboties ar sportu tikai un vienīgi tāpēc, kad neļāvu sev atpūsties. Un, jā, īstenībā ir jāsaka tā, vislabākie sportisti ir tie, kas spēj savus šos sporta veidu treniņus noturēt visu laiku regulārā, tajā, cikliski regulāri, nepārtraukt viņus, bet ja tu esi satraumējies, tev sanāk visai lielu laiku izlaist savus treniņus, līdz ar to tu zaudē savu progresu. Jā. Un nav svarīgi, cik ilgi vai cik smagi tu tajos treniņos trenējies, ja tev pēc tam nāksies šo progresu tāpat zaudēt. Tāpēc labāk ir domāt ar galvu, trenējamies prātīgi, ievērojam atpūtu un treniņus veicam regulāri un arī tie panākumi un sasniegumi neizpaliks. Tieši. Un jā, man liekas, ka viens džekiem vienmēr ir tāds, tikko kā dzīvē kaut kas notiek, tā jānāk ir uz svaru zāli, jo, katru reizi, kad tu savu personisko rekordu labo, es nezinu, tas dopamīns, tas adrenalīns, tā viss džima komūna, kas tajā brīdī ir apkārt, baigās emocijas tās ir. Ok, nepārst. Liekam.
Baigās emocijas tās. Nē, īstenībā ir, jā, treniņi, sparingi, svaru zāli ir tā vieta, kuras es atrastu savus labākos čomus, draugus, kurus tiešām var nosaukt par draugiem. Nezinu, varbūt tās kopīgas intereses, varbūt kopīgas sāpes, bet kaut kas vieno tajā visā. Es domāju, tagad taisīsim lielāku soli. Taisam uzreiz 10 met virsū. Pārcelsimies pie 80 kilogramiem. Zinu. Vēl es gribētu pateikt lielu paldies savam trenerim Edgaram Lipskiem. Viņš ir vienīgais un galvenais treneris MMA Jūrmala. Es pie viņa principā aizgāju no nulles. Man nebija ne greplings, ne kickboks. Nekādas baigās iemaņas, viņš man ir izaudzinājis un iemācījis visu, ko es zinu tieši MMA. Starp citu, otrdienās, ceturtdienās pieaugušā grupa, jeb vecākā 7:30, Lienas iela 16, 18. Nākiet, būs interesanti. Normāli, ne? Dan, bench press ir jātaisa MMA cik stundu? Obligāti. Tiklīdz es sāku taisīt bench press, man daudz iziešanas uzdevumu no dažādām pozīcijām uzlabojās. Jo, kā arī saka mans treneris Edgars Lipskijs, treneris MMA Jūrmalai, tu varbūt vari zināt paņēmienus, bet tev vajag fizisku spēku, lai to iziet no viņiem ārā, lai kaut ko izdarītu. Tā kā tev vajag gan zināšanas, gan spēku, savādāk nebūs nekas. Spiekus. Kas ir tavs mīļākais vingrinājums čestam, krūtīm? Kas ir tavs mīļākais krūšu vingrinājums? Laikam, ka bench. Bench? Jā. Ok. Man ļoti patīk, kad ar svaru šitos taisīt. Dipiņus, jā? Dipiņus. Tas arī ir labs vingrinājums krūtīm. Laikam top 3, tad es jau ieliktu virvi iekšā. Ok. Man tie laikām būtu fly. Tie ir tādi topiņš. Muš, davai. Nē, tā kā uznāk vakars un vakaros te ir pilns ar rodiem, tad citreiz var redzēt dančiku. Vajag uztaisīties. Cik reizes man vajag uztaisīt šo? Taisīsim tagad 4 reizītes, 80 kg mēs uztaisīsim. Mēs pastīsimies, kā mēs jūtamies taisot 4 reizes, un tad mēs sapratīsim, varbūt tu taisīsi šo setu ar 6 atkārtojumiem. Ok. Aiziet! Hop! Hop! Aiziet! Likās jau šodien smagi? Tas bija grūti, vajadzēja vairāk atpūt varbūt. Vajag varbūt vairāk. Parasti 80 man viegli iet virsū. Varbūt tas ir pārdrenējies. Godīgi kārtībā. Tu arī izsties krietni notievējis. Tu esi zaudējis Es metu svaru tagad. Jā, un kad tu met svaru, tu, protams, esi arī kaloriju deficītā, un tas arī ietekmē tavu sniegumu trenažieru zālē, jo tev nav tik daudz spēka kā ikdienā, vai ne? Tā ir. Un kad tu met svaru, kā tu centies mest svaru? Tu met svaru ar ūdeni, met svaru ar kaloriju deficītu, vai, piemēram, ieliec vairāk vingrinājumus un centies patērēt vairāk kalorijas dienā. Kāda ir šobrīd tava metode? Tagad es mazāk kaloriju deficītā esmu, bet tagad tuvojas sacensības un saprotu, ka svars jāman daudz straujāk. Tas viss varbūt noteikti bišķi nepareizāk nekā vajadzētu būt. Tiek mests ļoti liels svars ar ūdeni. Ir bijis tā, ka es neesmu ēdis neko 2 dienas, dehidrējies, nosvaros. Bet, tajos pārbaudījumos jau ir tā laimes atslēga, laikam, es nezinu. Kaut kas tur ir. Kaut kā vienmēr gribās atgriezties atpakaļ tajā visā. Tas ir sūdīgi, protams, tas nav patīkams process. Bet to mazu daļiņu gribās, lai atgriežot. Prasās tas actions. Grūti izskaidrot tās sajūtas. Es ticu, ka es biju kaut kad agrāk gladiators, kurš cīnījās senajā Romā iepriekšējā dzīvē. Tik daudz runājot, nevar attāpoties. Šis arī nofilmē. Tu aiziet pa vidu uztaisīt, parādīt, kā tu sitienu, tos eksplozīvus sitienu. Yeah.
Varbūt viņi... Paštaisīts trenažieris. Nē, mēs redzējām, ka Hamzetam Čmājēvam šis ir ļoti mīļš vingrinājums, un es arī pats izdomāju to ienes savā treniņu programmā. Man liekas, šis uzdevums man palīdza, man KO power. Asāk! Šis ir tavs kross. Aiziet. Jā, īstenībā Dans ir viens no, ja tā var teikt, cīkstoņiem sportistiem, kas pie mums jau ir no pirmsākumiem. Sākās Šķūnas džim tā kā riktīgi jau sen Covid laikā, kad īsti nebija iespējas nekur doties trenēties, un tad mēs mājās ar brāli izveidojām šo vietu, un neilgi pēc tam pie mums arī parādījās Dans, kurš tā arī, es teiktu, kopš Covid uznāca 19. 20. gads, kopš 20. gada arī neatlaidīgi nāk un trenējas, un vienmēr ir šeit un ir gatavs ieguldīt darbu un sviedrus, tā kā visu cieņu mūsu čempam. Visu cieņu Šķūnim jau pirmo reizi, kad es tā atnācu. Bench press PR bija bench rekords, ko es varēju pacelt 70 kg. Tagad es varētu saukt 2 reizes uzmest, kad viss būtu kārtībā. Tā kā jā, Džeki daudz palīdzējuši. Šeit trenējoties arī es dabūju ātrāko nokautu kā es pro. Aktīvi trenējos. Manifestējām un izdarījām. Tā, lai būs vēl vairāk. Un bija viens no tādiem, vismaz man kā tādam, viņam treneris ir Edgars Lipskijs, pie kur viņš trenējas Jūrmala MMA, bet vismaz šeit Šķūnas džim man patīk saukt sev par Dančika coachu. Un, kad viņi nominēja Best for Sport kā gada jaunais profesionālais MMA cīkstonis, tad bija tāds, es varbūt jūtu kādu ieguldījumu, ko esmu šeit palīdzējis sniegt. Tā ir. Tā kā mēs visi lepojamies, un mums liels prieks ir pa visiem džekiem, kas nāk un attīst sevi. Jā, šodien mēs esam mazā sastāvā, mēs un Anģi tikai, bet gan jau kāds ir dienu pievienosies vēl kāds Jūrmalā diezgan pazīstams sportists. Nē, ja tu gribi, mēs varam uzlikt 90 kg. Uzliekam 90. Un tad piemetam pieču klāt. Jo es esmu tāds džeks, kas vienkārši trenējuši džimā, es redzu, ka tas otaks stāv, es tikko atnācu, es esmu tas, kas mēģinās viņu pacelt. Man patīk tā. Tas nav pareizi, nedariet tā, bet patīk. Tu zini, ko heiteri rakstīs, ja, ka tās ir fake ripas, un ko tu viņiem pateiktu? Ko viņiem var pateikt? Viņi augstāk par savu dirstu, ko pat pacelt nevar. Nē, fake rips mums nav, bet īstenībā, ja man būtu jāsaka, tad šeit Šķūnas džim svari tiešām neskapēc liekas vieglāk nekā citur. Mēs esam likuši viņus pārsvēruši uz svariem, un tā kā svars te ir īstais, bet tā atmosfēra iespējams ir tas, kas tā kā nostrādā vai, nezinu, varbūt tiešām tas, ka džeka apkārt ir un kliedz, bet visi, kas trenējas šeit, savus tos personiskos rekordus ir uzstādījuši šeit arī nesen 2 dienas apakaļ, 3 mēs bijām ar Valteru, un viņš ir bijušais junioru čempions Latvijas airēšanā, un viņš šeit gribēja benčot 140 kg. 145 izcēl, ne? Bet nē, mēs bijām, nepaskatījāmies un uzmetām netīšām virsū 150 kg. Un viņš tāds, viņš nav 150 nekad dzīvē vēl izspiedis līdz tam brīdim. Viņš ir pārliecināts, viņam galvā viņš ir drošs, ka tur ir 140. Un viņš ņem un viņš izspiež lightweight vienkārši. Un mēs visi tādu ņemam nost rips, skaitam bāds, bet te ir 150, te nav 140, te ir 150. Un jā,
Izrādās, ka īstenībā. jauns PR Džekam pacelts atkal šķūns džim. Bet tā ir, jo viss jau ir galvā projām. Viss ir galvā. Tagad te ir 40, nevis Te ir 40 daņķi. Aiziet, čemp. Let's go! Nu, jūties jau. Hop! Šodien man tāds sagurs izsties, ko? Ir kaut kāds sagurums baigais. Parādi, kā jāceļ. Aiziet. Šodien iesildamies ar 90, jā. Es visiem saku, iesildamies ar 40% no maksimālā svāra. Sākam ar 90 iesildamies. Šito katujam. Nu, pagaid, jāpamēģina Sotaks izsābu šodien, ne? Tu gribi iefilmēt Sotaku, jā? Jā, vajag, lai ir, lai visi zina, kad es esmu pacēlis 100 kg. Nu, vajag. Vai ne? Nē, nu tā ir tāda mazā, kā mēs agrāk smējāmies, mazā latviešu atzīmīta, tad, ja tu neesi īsts latvietis, ja tu nevari uzspiest 100 kg. Nu, tā mēs agrāk teicām. Tā joprojām saka taču. Nē, arī saka, ja tev nav 100 kg, tad... Tā tu arī neesi īsts latvietis. Jā. Tā kā tev vajag celt Sotaku un tev vajag būt 100 kg. Nu, es šobrīd lakoju, man tikai viens ar no diviem. Pārbaudīt, vai vispār būtu spārnājis latvietis. Cik man jāuzliek? 10 un 5 nost, 15 virsū un pēc tam 5 vēl. Bet nē, viss mūsu rips ir no Spēka Noras certificēts rips, tā kā tur ar svariem nav nekādas problēmas. Mums šārauts Spēka Nora par ekipējumu, starp citu. Ja arī Lucky Punch grib mums nosponsorēt kādu dzērienu leduskapim, tad mums ir tukšums parādījies. Baigais tukšums. Es tikai koronas stāvu, kurām nav grādi. Tas garšīgs paši par sevi. Un jalapeņo, protams, viņi ļoti labi. Nē, man jāpaņem kā viņus varēs, ne? Viņus varēs. Viņš pre-workouts jāpaņem viens. Ai. Pēc tam smirdēs viss smulta, ne? Tagad jāpaceļ Sotaks. Kam tu parādi to seju, kur cenšās izsakot? Who's gonna carry the boat? And the legs! Who's gonna carry the legs? Ah! Let's go! Tas bija viegli, es varētu 110 uzcelt ar to pipariņu. Šādāds jalapeņo. Kā tu jūties pacēli 100? Es jūtos ļoti labi. Pirmo reizi, man liekas, tā normāli, kāds iefilmēja, ka es Sotaku izcēlu. Tā jau pirms tam nebija pierādījumi. Paļbom, kāds savu komentāros rakstīs, ka es neizcēlu, bet es izcēlu. Es pats to zinu. Viss kārtībā. Nu ko? Aiziet, šis ir mans otrs mīļākais uzdevums – dipiņa svaru. Cik tev tur ir? Nē, tie ir tikai 10. Man parasti patīk 15 aiziet. Cik tev tagad pašam svars? Īstenībā sportisti to uztver kā aizvainojumu, kad pajautā, cik viņiem ir svars. Bet es nekā to neesmu uztvērs. Kaut 7,6 tagad metu, es jau dabūju 7,1. Šis ir mans trešais mīļākais uzdevums.
Un es parasti viņu taisīju širā tā kā taisnām kājām. Tad Dāņš teica, ka tas nav pareizi. Ja tu gribi, lai maksimāli viss iet strādā, tad viņš jātaisa ar taisnām kājām. Un principā man beidzās workout. Es esmu pārgurs. Pietiks, katrs. Nu jā, šodien mēs sanāk pataisījām krūtis, pataisījām tricepsiņu uz dipiem, tad mēs, virvi, tas ir mans mīļākais uzdevums, tāpēc, ka tur strādā reāli viss prese, roku izturība, grips, tas saucamais, reāli viss. Tāds šodien mazais treniņš, bet jūtos ļoti labi. Galvenais ir saglabāt to konsistenciju treniņu. Jā, galvenais katru dienu trenēties. Varbūt, ja nedaudz, tad bišķiņ katru dienu kaut ko padarīt. Tad viss būs labi. Pagis vēlreiz. Šo labāks var pateikt. Šo es visu mūžu skatījies, bet es skatu. Jā, tātad. Paldies, ka nostieši šo video. Neizmirst nospiest laiku pogu, abonē kanālu. Drīzumā nāks jauni, daudz interesanti video, tā kā tu negribēsi to palaist garām.